Otrā spēles diena mājās regulārā čempionāta ietvaros noslēdzas ar nedaudz mazāku smaidu līdzjutēju sejās, un tas ir saprotams. Šodien pret Čerepavecas Severstaļu 1 punkts un zaudējums papildu laikā rezultātu 2-3. Pirmā trešdaļa. Pēc mūsu spēlētāju piespēlēm vārtus šajā sezonā pirmo reizi gūst Fēliks Šuts. Par godu tam arēnā atskan slavenā Rammstein We are living in America. Tomēr ilgi nebija mums jāpriecājos, jo rezultātu izlīdzināja Jevgeņijs Mons un 1-1 dodoties pirmajā pārtraukumā. Ja pirmā trešdaļa noslēdzās ar rezultātu 1-1, tad pēc ripas kontrolas noteikti pārliecinošāk bija mūsējie. Pārtraukums nāca par labu mūsu pretiniekiem, un otrā trešdaļā jau viņi sajuta spēles garšu. Par laimi rezultāts nemainījās, un dodoties otrajā pārtraukumā joprojām rezultāts 1-1. Trešā trešdaļa, 50. minūte, un mūsējie nesaprotas aizsardzībā, un 1-1 pret Joakim Eriksonu izskrien pretinieku uzbrucējs Pāvels Bočņēvičs. Viņš ir precīzs, un rezultāts ir 2-1. Par laimi pašās spēles beigās grožus savās rokās ņēma mūsējie, piespieda pretinieku zonā, un pretinieku komandas asistents Dmitrijs Kagarļickijs metot ripu ārā no savas zonas, raida to tieši tribīnēs 2 minūtes, un mūsējiem skaitliskais vairākums spēles izskaņā. Treneri paņem minūtes pārtraukumu, izkombinēja spēlētājus uzbrukumā, un pēc Laura Dārziņa un Stīvena Sego uzmetienu uz vārtiem ripu pielabo vārtos Tims Sestito. Viņš izlīdzina spēles rezultātu, un lūk arī viņa komentārs par šo momentu un aizvadīto spēli. Sad lost in overtime, but we tied the game in the end of the third period. What missed for the victory today? Sorry, what missed? You know, we didn't deserve it. The energy, the execution that we had against Kazan, it wasn't there tonight. It's a learning experience for us. You know, you can't take any teams lightly, and you know, we left some points on the table. You know, that especially at home. I think we really wanted the first 2 wins just to set us off on a good note, but I'm glad we got 1 point. But I think, you know, everybody's disappointed. We knew we could add more. What was the coach's directions in the timeout before you tied the game? We just had a couple plays just drawn up for wins and losses, so everybody's on the same page. It was a great job by Steve getting the shot through. Just hit my stick and found a way to go in. For you personally, this will be the first road trip. What do you expect from that? I'm excited. You know, I've heard some things guys have told me, so it'll be a nice play. I like playing sometimes where everybody's booing at you or whistling, you know, and sometimes it'll be good for the team, you know, to get together on the road and just be the guys just together for most of the day. So I'm excited, and I think the team is too. Good luck. Thank you. Thank you. Spēles papildu laiks. 3 minūtes 30 sekundes līdz spēles beigām, un Tomašs Kundrātejs kaut ko nesadala ar savu pretspēlētāju laukuma centrā. Tiesneša žests, sitiens pretiniekam ar roku un 2 minūtes mūsējiem. Veiksmīgi mēs tās izturam. Tiesa gan spēles izskaņa nebija labvēlīga mūsējiem. Ripa aiz Joakima Eriksona vārtiem. Viņš atstāja savus vārtus, meta ripu ārā gar bortu, bet neveiksmīgi to pie zilās līnijas pārtver pretinieku, uzmetiens uz vārtiem, un otro reizi šajā spēlē precīzs ir Jevgeņijs Mons. Uzvara papildu laikā Severstaļa no Čerepavecas 3-2. Pēc spēles arī uzvaras vārtu autora komentārs. Приятно для вас, болельщики из Северстали тоже здесь участвуют. С первой победой в сезоне трудно ли велась она сегодня? Очень тяжелая игра была, очень тяжелая. Болельщики здесь хорошо поддерживают. Мы проиграли Йокерту прошлый матч, хотя вышли мотивированные, но где-то не пошел, моменты не забили. Нам нужно было в любом случае очки сегодня брать. И так еще в конце получилось, что удалились, но там получилось так. И пропустили гол, обидный. Ну, 2 очка взяли, то хорошо в гостях. Игра так, как по качелям, но первый период был так, что по контролю шайбы Рига переиграла. С чем это было связано? Слушайте, у нас болельщики хорошие, поддерживают. Мы думаем, мне кажется, тоже будем бежать хорошо, Тем более, матч тяжелый с Йокертом был, выстояли. Спасибо, с победой.
Nākamā spēle savu skatītāju priekšā Rīgas Dinamo izpildījumā būs Dārgie draugi pēc 20 dienām 17. septembrī, kad šeit viesosies Podoļskas Viķes. Mūsējie dodas 1. un 2. izbraukuma tūrē. 30. septembrī Minskā pret vietējo Dinamo, 1. septembrī Maskavā pret CSK un 3. septembrī Zagrebā pret vietējo Medvešķaku. Tad atbraucam mājās, pāris dienas atpūšamies un tālēji austrumu mūs sveicina. 8. septembris Novokuznetskas Metalurgs, 10. septembris Novisibirskas Sibīr, 12. septembris Habarovskas Amur un 14. septembris tālākie austrumi, un tā ir Vladivostokas Admiral komanda. Novēlēsim veiksmi mūsējiem izbraukumā, sekosim līdzi spēlēm gan internetā, gan arī Viasat Sport Baltica kanālā un gaidīsim mūsējos labā noskaņojumā ar gana ražanu punktu bagāžu. Un atceramies, nākamnedēļ jau 1. septembris un skolas zvans pie skolas sola sauks arī daudzus mūsu Rīgas Dinamo līdzjutējus. Bet skaisti sagatavoties un sapucēties gan pirmklasniekiem, gan arī pirmkursniekiem universitātē palīdzēs mans drēbju skapis Barona kvartālā. Facebookā meklējam viņus šeit. Armands Simpsons, Mārcis Krasovskis, tikai un vienīgi par un ap Dinamo.